Hei, 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 mani sauc Viktors, un šoreiz mēģināsim izveidot vienkāršu mājaslapu, izmantojot jau zināšanas no HTML kursa un CSS kursa. Un tā es esmu brīvu labu atradis, tā nav reklāmā, vienkārši www.safex.lv. Un tā, kad es to atvēru, tur mazliet citādāk viss tiek rādīts sekojoši, bet es spiežu Safex. Mēs par to animāciju tagad nerunāsim, runāsim tieši par to struktūru un kā mēs to veidosim. Pirmkārt, ir tāda lieta, ka jūs gribat paskatīties, kā ir uztaisīta tā weblapa, var nospiest labo taustiņu un View Page Source. Te jau skatoties to source var saprast, kā lapa ir uztaisīta. Dotajā gadījumā ir skaidri redzams, ka tā ir uztaisīta izmantojot tabulas. To arī mēs mēģināsim realizēt. Esmu lejuplādējis sev uz datora to Safex weblapu un izskatās tā sekojoši. Katrai valodai, ja jūs tur redzēsiet, tad tur ir 4 valodas – krievu, latviešu, angļu un franču. Katrai valodai ir sava mape, un galvenā mape, kur mēs šobrīd atrodamies, ir fails index.html. Tas ir visas šitas rezultāts. Un images te ir citā vietā, vēl uz folderi uz augšu, te ir mape ar img, un te jūs jau varat redzēt šitas attēls, logo, šitas podziņas, pasts, mape un home. Un tā, ko mēs izdarīsim? Šitas ir tāds kā iepazīšanas video, un šobrīd mēs izdarīsim sekojošu lietu. Mēs mūsu datorā izveidosim jaunu mapi. Es jau to esmu izveidojis. Un tad es te izveidošu jaunas mapes. LV, RU, N. Es jums gribu pateikt to, ka es šobrīd visu taisīšu no jauna, un varbūt pat rezultāts izskatīsies mazliet citādāk, bet mēs jau te mācamies. Es mācos un jūs mācaties. Tā. Te uzreiz vienkārši failu uztaisīšu empty index.htm. Pagaidām tajā lapā nekā iekšā nav, bet to saturu mēs visu papildināsim. Un mums būs mazliet citāda struktūra, jo mums būs mapa ar attēliem images arī te, un mapa ar kaskādu stilu tabulu stiliem arī te. Es jums iesaku izveidot tieši tādu pašu struktūru, kādu jūs redzat šobrīd, ko es esmu izveidojis. Vispār teikšu, ka manā vietnē es pievienošu failu ar visiem tādiem failiem, kuri varētu būt nepieciešami veidojot. Tad attēlus nepieciešamos es nokopēšu no savas mapes, kuras esmu to lejuplādējis. Es to nokopēšu uz savu direktoriju uz mapi images. Un tā. Vēl ko varam izdarīt. To mēs jau turpmāk darīsim. Tā. Šitas video ir tāds iepazīšanas video. Un pateikšu tā, ka video mērķis būs izveidot līdzīgu jau weblapu, kura ir pieejama internetā. Paldies par uzmanību!